aprīlis paskrēja vējas pārdiem. Gandrīz nemaz nepamanīja. Maija un jūnija zivs, projektā zivju sezona ir apaļais jūras grunduls. Tā ir svešzemju suga, kas Latvijā parādījās tikai 2005. gadā. Atrodamies Liepājā, jo Liepāja ir viena no lielākajām šo zivju nozvejas vietām. Katrā ziņā iesim un paskatīsimies, kas tas apaļais jūras grunduls tāds ir. Cik es zinu, viņi ir tāds, tad resmu purnu, galīgi nesmauks zivs, bet varbūt būs kaut kas jaukāks. Aiziet? Es šitā te pieturēšu viņu. Jūs bieži braucat jūrā? Nu, tagad vispār katru dienu bija jāiet tagad. Šitas no Murdiem mums tagad ir. Un katru dienu ir viena kaste? Nē, ir tonna. Ir 5 tādas kastes pa dienu. Cik tad vienā kastē ir? Ir 250 kg. Ja? Jā. Ir 5 kastes trāpās. Nu, tonna. Nu, tu kāds domā, ko viņi ēd? Es nezinu, kaut kādu... Viņi ēd visus gliemeņus, iztīra visus akmeņus, tagad spīd un laistās neviens gliemezīts. Tu zini, kā gliemezīts ko dara? Attīra jūras ūdeni. Bet šis tad jau arī notīra akmeņus. Šīs notīra akmeņus, ko nevajadzētu viņam darīt. Un tad vēl viņam ir galvenā fīča, kas šitam te ir tāda. Tāda viss reņģis nārsto. Jā. Nārsto reņģīt. Kur reņģīt nonārsto, tur viņš ir klāt un rapļī nostīkars un pilnu krūti. Tieši pa tiem pašiem dziļumiem. Pieņemsim, ka mēs ejam, skatāmies, mums ir tāda speciāla aparatūra, ka tu redz apakšā, kas notiek. Jā, tur 10-12 metru dziļumā. Skatāmies, reku reņģibari, te būs. Reņģibari nārsto šajā laikā apmēram. Tur apakšā ir grunduļi riktīgi uz akmeņiem. Jūs noķerat tikai tos grunduļus? Jā. Reņģi, nē, reņģi ir smalkāk, viņi izskrien cauri. Tā ir tīkla acēji. Grunduls paliek. Bet ja jau šitie nebūtu, tad jau būtu reņģi. Ja viņi saka, ka viņi noēd tos... To jūt lielie zvejnieki. Vairāk, jā. Tā reņģi ietu mazumā. Protams, tur piemina ekoloģiju un vēl visu kaut ko. Bet šitie jau noēd. Bet es domāju, lielā mērā šitie ir viena no lielākiem kaitēkļiem, jā. Mums jau tur vēl tādas strīdas, te jau gandrīz sāk jau kaut ko runāt, ka šitos varbūt sāk taupīt un limitēt. No Ventspils līdz Palangai viņi apmēram varētu būt, manas aplēses, 5000 tonnas viņi varētu būt. Tu iedomājies, tas ir ievazāts, un viņš ir ievazāts kaut kādi 20 gadu atpakaļ tikai. Viņš nenormāli attīstās, viņam ir ļoti laba vidi, un ne tikai te viņš ir arī tur projām, sākot no Raga ciema, tur pat tas posms līdz pat Salatsgrīvai, tur projām augšā viss, kur vairāk akmeņi ir apakšā, tur viņš vairāk redz dzīvo. Pastāst, kā jūs viņus ķerat? Tīkls, es saprotu, tā ceļ augšā tos tīklus, tā mašīna. Bet kā tu viņu ar rokām tur iemet iekšā? Nē, kur pa šīien laiž ārā, pa trubiņu, un smuku laiž ārā. Trubiņa? Jā, un tur stāv aizmugurē stāv un laiž ārā. Šito te striķi piesien rekur tīklu, es kā speciālists tagad teikšu, un tad es saku Rolītim, Rolī, ravorā mani! Un tad viņš, Rolis, ar zvanu, labi. Un tālāk ņemam šito te, ja? Jā, šito te mēs ņemam, šitā saucās stoderi. Stoderi, pludiņš. Nu, tev pludiņš, un mums stoderi. Piekabin, metam ārā. Nu, lai zina, kur tas gals. Kapteinis pieraksta koordinātas, kur atrodās. Un pēc tam otrā dienā ejam, rīt ejam cēlā. Uz nakti atstāja, ja? Nu, pa dienu izmet un... Un tad viens lec pār bortam piekabina atkal šito te striķīt, ja? Un tad vēl kamagad? Pēc tam šitas, ka ir pār, tad jau ņem no tās puses. Tur pie tās tīkla mašīnas. Bet reku āķis kaut kāds ar to plūdu? Kāpēc šito te, lai var aizķeksēt? Šito aizķeksē, dabam to pludiņu? Jā, to āķi, jā. Rulīs griežās un tā viss laiž iekšā te kastītē un lasa ārā. Cik var izlasīt un kas, ko nevar izlasīt, to pēc tam krastā lasa ārā. Vai tu metā viņu visu tīklu, ne? Tā visu tīklu tās zivs, nu kaut ko jau palasa ārā un kaut kas saka, paliek arī tīklos, jo tos tīklus jau baigi plēš citādā. Mums jau pietiek, ka roņi mums tos tīklus plēš, jā. Jā, tur jau mums arī to redz. Te var redzēt tieši, reku tīklu sākumā ir kāds cauri izplēs. Redzēji? Viss noplēs nost, jā.
Tie mums te ļoti palīdz. Bet, jā, nu. Svētdienas rītā 3 ceļās nāk un mauc. Un tagad, kad vajadzētu tā pats grunduļu laiks, un tātad mēs netiek jūrā, mēs te muļājās. Kāpēc jūs netiek? Nu, pa stipras vējš ir. Un tikko ir stipras vējš, nu viņam ir refleks izstrādājies. Tikko paliek pa stipras vējš, viņi paklīst pa akmeņiem, mauc prom, viņi sēž savos akmeņos un tur neko tur tukšs tīklu. Un kā paliek rāms, tad špīla aiziet. Mainā čučut. Piesīt. Tam palas lielāks. Lielās. Paga. Tā nebija doma, es netīšām paņēmu lielākās tikai. Jā, šita bija, šitas ir labs. Šitas ir labs. Tagad mēs paskatīsimies, kā šitos mazos jautros zivtukus var iztīrīt no asakām. Varbūt cilvēks būs gudrāks nekā es. Labdien! Labdien! Es te atnesu zivis. Man teica, ka šeit mākot iztīrīt. Un es atnesu rekur priekšautiņos. Droši vien priekš mājas vai kā, bet tas ir tā kā dāvanā no mums un tā un tā. Liels paldies! Iemainīt pret šito te varbūt. Es varu dabūt balto ķipu. Jā, un šito es vēl tad mugurā, ja? Nu, kā gribās, jā. Nu, tad varam iet. Nu, viši pēc ķirurģijas. Tā. Nu, Ietaisīsim durvis, lai... Varēsim nosvērt, cik viņi tagad svērt. Ar mīnus kilograms, tas sanāk 4, 18. 18. 8. Nu, lai jāiet 180. 180 sanāk. Jā. Spaini nolācam. Jā. Tādas zivs baigi bieži tīri? Vai No sākuma es daru tā. Vieglāk ir zvīņu noņemt, kad viņi nav iztīrīti. Tad es, darbājos ar aparātu, es parādīšu mājas variantu. Mājas varianti jau mēs visi zinām. Nu jā, ar nazīti vai ir speciālie kasāmies tur, ko var iegādāties. Mums ir blakus restorāns, un tur viss tas tiek sagatavots viņiem. Un viņi šitādas te ir ēdienkartē? Jā. Šitie bullīši arī, jā? Tā, filēs. Ar ādu, protams. Nu, es tagad parādīšu. Nu, tagad, protams, kad es arī uziešu galvu. Stīru. Aizgāju, jā. Ir. Protams, es no sākuma viņus iztīru, tad es viņus visi nomazgāju. Taisām filē. Te gar mugurkauliņu. Šito man tajā rojā mācīja. Teica, ievēlēs vēlēšanos, es ievēlēs, ka nenogriezt pirkstus tikai. Tad mēs tādu, kas ir nesmuks, nogriežam. Un tad iznāk lūdzu tādu filēju. Jā, liekam apakaļ. Liekam. Šitai redziet, višķiņi tā mazā asaciņa. Bet to, kad izcep, viņi arī pazūd. Te, jūtat te? Jā. Līdz šeienē viņi iet. Bet es atceros, ka viņa bija pilna ar asakām. Vai tā man tikai rādīja? Tā jums tikai liekas, jo tāpēc, ka liekas, ka pilna ar asakām, kad jūs liemenī cepjat. Tur liekas, ka tiešām, jā. Bet tu jau nogriez tikai to vidēju, ne? Jā. Un šitam ir klāt visas tās asaks, jā? Jā. Šitās visas ir tādas, vai es varētu tā kā... Paprovēt. Nē, es šito ņemšu fleksi. Lūdzu. Fleksis. Kurš? Šits bija jāies. Jā. Es paiešu bišķi malā. Lai asins nešļakstās, jā? Nē, jo viņš tas nav tik... Nē, lieciet uz galdu, jums grūti būt. Tā. Aha, es tāpēc teicu. Ir jāuzmanās un pirkstos galvenais ir grūti noturēt. Pagaidzi, izliekšu. Domā, man sanāca? Var pārbaudīt. Kaut kas. Nezinu, pārbaudīt.
Izskatās tāpat kā bija. Moškas paņēma to notīrīto jau. Nē, reku, te redziet vēl ir. No, es būšu pa ieslēdzēju. Viņi redzēt, kad ļoti labi redzēt, kad tādi ir skatās, kad ir notīrītāji. Jums redz tāds, tā kā, tādiem taurumiņiem. Jā. Redzēt? Jā. Tagad viņi ir notīrīti. Tā, tad es jums varu parādīt arī tiek arī gatavots bezāds. Vienkārši tādu pēc tam mēs izfilē, jānovēl. Šeit paliek bišķiņi asacīgi, tad vienkārši kā nogribas no. Un, ja grib bez ādas, tas ir visgrūtākais. Ādu dabūt? Jā, tad velk nost ādas. Vai bez ādas. Tā tas ir. Ir kāda zivs, divi šitāds stremlīts. Pēc būtības tai zivī bija jābūt šitik lielai. Šitik. Vairāk nekas tur nav ēdams. Viņa mūzis ir šitāds. Un kā viņš lūrust. Nu, lūk, tik daudz zivtiņu palika. Bija vesels painis. Šodien iepazināmies ar jūras grunduli, bet šodien man tos jūras grunduļus neviens nepagatavos. Es iešu mājās, cepšu pats. Bet 18. jūnijā mēs nākam šeit pie Spīķera. Būs lieli jūras grunduļu svētki. Būs visādi pavāri, vis kaut kādas meistarklases, katrā ziņā zivju diena. Un tur varēs arī nogaršot grunduļus un arī redzēt normāls recepts, kā viņus pagatavot. Čau! Līdz nākošajam mēnesim!